Čau! Mums pagribas jūs mājās. Šodien mēs spēlēsim spēli. Uzmini, vai tā tradīcija ir īsta vai izdomāta. Tātad, es esmu atradis vairākas trakas tradīcijas, kas ir pasaulē kaut kur. Tādas dīvainas un neparastas. Bet dažas ir arī manis izdomātas. Tātad, tavs uzdevums ir noklausīties tradīciju, apdomāt un pateikt, vai tā ir īsta vai manis izdomāta. Okay. Un skaitīsim punktus. Ja tu uzmini lielāko daļu pareizi, tad tu dabū eklēri. Ja ne, ja tu zaudē, tad tikai pieneņi. Viņš nosvīdis izstās. Tie ir pieneņu sula. Te jau kurā gadījumā nav tieši labi. Labi, sākam. Pirmā tradīcija ir tāda. Klausies. Jā. Indijā ir tradīcija jaundzimušos mest zemē no 15 metru augsta tempļa un mēģināt viņus noķert palagā. 15 metri, tas ir diezgan augsts, un ja nesanāk... Tā kā tu un vēl mazliet. Tas 1,80 m. No. 15 metri, tas ir ko? 4. stāvs. Bet varbūt viņiem palagi ir tur baigais bambusa palags. Un... Kā labi, un kā viņš nomet un skrien lejā un ķer, vai citi ķer? Viss ciems sapulcējās un ķer. Tas es nezinu, Indijā. Man nav katram rakstīts tāpēc, jo, vai kāpēc, vai par ko, par godu. Jo, savādāk manis izdomātajiem vienkārši nebūtu. Jo, vai kāpēc. Tāpēc, Nu, labi, es domāju, tradīcija. Tradīcija tikai no seniem laikiem tā kā mantojās, reāli. Es neko tādu nemantotu, ja man noķertu kāds, es savu bērnu nemazinātu, pēc domāju, izdomāt. Tā tad, nē, īsta tradīcija. Protams, indieši. Es nezinu, ko viņi tādu pārbauda, vai māte uzticās tēvam, ka viņš viņu noķers, vai ka palaigi ir labi, vai... Moši Supermans izskatījušies pārāk daudz. Jā, moši cer. Kā aizlidot. Labi, nākamā tradīcija ir par Turciju. Nu. Tur ir tradīcija kaķiem nogriezt astes. Tradīcija. Jā, varbūt uzreiz jau var nākt prātā, kāpēc tā darīt. Es domāju, nē. Jā, kāpēc tā darīt? Uz ielas vienkārši bērns nāk no skolas. Nē, tas ir mājās ņemot kaķi. Jo, viņš ir jau kaķi un griezt astes. Nu, tad varbūt, lai nebūtu daudz spalvas, bet, ko nogriezt tādu daļu, labi. Suņiem es zinu, kad cērt astes no dažiem. Vai griež. Cērt? Karši suņiem kapā no astes dažiem, arī olas. Jo? Vai nepārvotos? Astes, kāpēc? Nezinu, lai šķirni padarītu, priekš izstādē vai kā tad. Nezinu. Par suņiem es toču zinu, un Latvijā arī. Nu labi, jā. Par kaķiem. Ko saka īsta tā tradīcija vai izdomāt? Nē, es saku, nē, īsta. Izdomāt. Pareizi, to izdomāju. Viens. Man doma bija tāda, ka nogriež, lai ķip laimi neaizslauka prom ar savu asti vai neuzkāpj. Tad te ir māņticīgs, laikam. Nē, turki ir māņticīgi. Nē, tu to izdomāji. Tu to izdomāji. Jā. Nākamais. Nu. Tātad, indieši vienu svētku laikā caurdur savu ķermeņa daļu ar stieņiem. Tikko indieši nemet cik bērns zemē. Vai tie arī bija indieši, vai ne? Laikam, jā. Bet taču viņi ir dīvaini, un es saku, ka jā, ka viņi traki čaļi. Ne, bet tautieši. Es esmu bildes Guinness rekordu, kur viņi pakara čali ar āķiem, tur kaut kur augšā, ne? Tā tad pareizi. Tā ir pusam svētku laikā. Bet sam pusām. Tā tad ir tā ir pusam svētki, un tad viņi parasti caurdur kādu ķermeņa daļu, bieži tā ir mēle, tā ir bilde. Un nākamā tradīcija. Pagaidām tev ir 2 pareizi un 1 nepareizs. Amazonas ciltīs ir tradīcija dzimumu locekli piesiet pie kājas. Ar ko? Ar savalkamo? Neviņteikts. Ar trosi? Mums tev vajag reiz domāt, kāpēc tā darīt, kāda priekšrocības. Nezinu, pagarina. Izstaipa, ko? Skrienot pagarinās? Nezinu. Paga. Kādā ciltīs tur? Amazonas. Hamargāna. Tie džungļi. Amazonas. Nezinu. What?
Es, tā ir grūti iedomāties uzreiz, kāpēc tā, jā, es tā darīšu. Bet, nu, Varbūt to tu zināsi, nu? nezinu, man liekas, baigi dīvaini, kāpēc. Es zinu, ka apgriež, ir cilts, ko vienkārši čiks gals no. Tā kā suņiem astes, Jā, lai izstādēs likt. jā. Es domāju, ka nē, ka tas ir izdomāts. Kurš tā darīt? Pareizi, es to izdomāju. Damn, kas tev vainas? Es skatījos bildes vienkārši Kurā mājaslapā? par dīvainām tradīcijām, un tur bija kaut kas līdzīgs. Ok. Bet tur bija vienkārši piltuve uzmaukta vai kaut kas tāds. Tā kā slimiem suņiem? Lai nelaiza. Tas lai Āfrikas armijai ir tradīcija jauniesauktajiem cīnīties ar krokodīlu, kuram izrauti zobi. Jā. Šis, man liekas, kaut kur bijis pa teļuku. Labi, nē. Tas bija tas tur čalis, kurš gāja džungļos, bet paga, nē. Es kaut kur dzirdēts, ir, man liekas. Un kāpēc, lai nē? Ja izraut zobu, viņš neko neizdarīt. Tas ir kā... Man kāds nav, jā. Tātad nepareizi to izdomāja. Tas būtu droši. Viņam, man liekas, bija stiprākie žokļi pasaulē aiz nilzirga. Viņš vienalga var saplēst tavu galvu un visu pārējo. Man liekas, dabas aizsardzības tie veči neļaut raut zobus ārā krokodilam. Nu, es domāju, par to tu piesietos, kāpēc izrauda zobi, kā viņam izrāva. Viņš neteica, ka viņam Nē, ko iemedzina izrādās? Var izsiet. Nākamais. Vienā no augusta trešdienām Spānijā visi iziet ielās un mētājās ar tomātiem. Jā, Pāga Spānijā. Es zinu, ka kaut kur mētājās, bet kur? Francija, Spānija, kaut kur tur, kur karsts. Kāpēc viņi ir atvēsinoši? Nē, Kāpēc tur, kur karsts? bija bildes spokos, kad visis ar tomātiem bija. Varbūt tas bija pikets, es neatceros. Bet man liekas, ka jā, kad tā var būt augusts. Tas ir augsts laiks kaut kā. Vienā no augusta sēdām. Kā vienā? Trešdienām. Ko? Trešdienā. Vienā no augusta trešdienām? Jā. Kā viņa tā randomā? Tā kā mums ir māmiņa diena, 1. maija svētdiena un lieldienas ir 2. trešdienas. Tāpat viņiem ir Es augstāk. domāju, ka jā, ir tā tradīcija. Pareizi. Tātad šeit ir bilde, izskatās diezgan traki, un jā, tie baigie svēti, kāds festivāls. Tas pats nosaukums arī krūts ir, bet to es nezinu. Le tomato, pablao. Pagaidām tev iet diezgan labi. Es tagad zinu, šodien veicās. Labi, nākamais. Amazonas ciltī. Atkal. Jā, ir jāuzvelk cimdi, kuros ir skudras, un 10 minūtes ar tiem jādejo rokās. Amazon, tā kā, ja viņi ir tādi, bišķiņi, tādi. Viņi nesēja krāns ap kāju. To es izdomāju. Es zinu, jā, bet viņi tāpat ir bišķi tādi zemāki, ja, kuri nebūtu cimdus. Tas mans pirmais koncerns. Bet, skudras var iziet ārā. Bet tad viņi velk ziemā. Amazonē nav augsts ziemā. Pagā Amazon. Tur jau lietus tikai. Kreči, man liekas, ka nē. Kāpēc, ka tad prieka deja, lietus deja. Hanna. Es domāju, ka nē, izdomāt. Tā tad nepareizi, tā ir īsta tradīcija. Jā. Tas ir jāizdara 20 reizes laikam. 20 reizes tas jāizdara. Kad? Nē, vispār. Mūžā? Mūžā. 10 minūtes jādejo ar cimdiem, kuros iekšā ir šādas skudras. Wow, come on. Tās sauc lodes skudras. Viņas saliek tā, ka tie dzeloņi ir uz iekšu, viņš ievelk un viņam kož. Un tas ir jāizdara 20 reizes, un tad tu skaities vīrietis. Tikai tad. Jā. Tātad katram puisītim tajā ciltī tā ir jāizdara. Latvijā vieglāk dabūt neko. Arābu valstīs ir tradīcija kāzās spēlēt tikai pūšam instrumentus. Nē, why not? Arābi ir tie Allah Akbar. Ar tiem vārdiem. Kas tas bija? Es nezinu, ar tām vārdām. Tie ir cīsiņiem ap vidu. Kādam cīsiņiem? Tie, kuri driftu uz ceļiem nerādā ātrumā ar tām altiem mašīnām? Tūkstnesī, jā. Viņš par spēlē kaut ko? Nav redzēs video, ka... Mašīnās balsas. Tikai kāds ir. Jā. Tie, man liekas, tie, kas čūskas dīda, ne? Vai es saku jā, ka tā var būt. Tātad nepareizi to izdomāju. Nē.
Viņiem ir vēl tādas mazas ģitāriņas. Un... Cik man ir rezultāts kāds? Tā tad tev ir 4-4. Ak, nē. Tev bija 4-2. Tu uzvarēji baigi, bet kaut kā... Nu, tā kā nāma no sākuma sakapā, tad zaudē. Vai otrādā kā kurā spēlē. Brazīliešu ciltīs. Mirušo pelnus iejauda zupā un apēd. Nē, kāpēc? Pagaid. Viens variants dabū viņu enerģiju, gudrību un bla bla bla, un otrs variants Dabū viņu mēri un slimības. vai ne, pelni, come on, tur nebūtu tāds kauliņš iekšā tu kodu. Jā, tur bija tieši minēts par kauliem arī. Come on, kurā mājaslapā skaties kaut ko tādu? Es domāju, ka nē, tā ir izdomāta. Tad nepareizi, tā ir īsta lieta. Viņus sadedzina, jā, un ir pelni, ko parasti tur urnā. Es zinu. Bet viņi iemet to zupā, samais, un tad visi, kas atnākuši uz bērēm, to ēd. Tas ir stulbi. Ja cilvēks turpina dzīvot ar tevi, nu, nevis tikai tavās atmiņās, bet tev iekšā zemē. Jā, tas ir faktā, reāli, tur nav neko. Tad klausies nākamo, varbūt tas tev vairāk ies pie dūšas. Nu. Indonēzijā vīrs un sieva 3 dienas pēc kāzām nedrīkst nokārtoties. Nevar iztikt 3 dienas nenokārtoties. Bet te var? Es zinu, ka var neēst nedēļu, nedzert citu dienu. Bet ja tu neēd un nedzer, ko tu tur... Bet tu noteikti, ka nevar neēst nedzert. Pirmā kā taču visi pielējās un pieēdās kāzu naktī, ko tu viņi tur bāzīs korķis pakaļā. Kā aizliegt? Bāzīs. Latvijā arī aizliedz braukt vairāk par 90 tur, vai ne, bet visi to dara. Aizliedz. Es domāju, tas ir stulbi. Es saku, Pāvi. Nē, tas ir izdomāts. Tā tad nepareizi īsta tradīcija. Kā tradīcija aizliegt? Tā ir tradīcija, ja tu dirsīsi, tā tad tev bērni būs netīri, māja būs nekārtīga, tu būsi nelaimīgs un laulību izjukšot. Viņi nezinu par tādām tradīcijām, kā kāptu šķīvi un cik saplīst, tik būs bērni. Tādas labas nezinu. Nē, viņiem ir tāda. Un tāpēc viņiem ļoti maz arī dod ēst un dzert tajās 3 dienās. Viņi tikai pārtiek no mīlestības. Vergi. Tā to sauc. Jā. Tā tad nākamais. Čečenijā. Uzreiz pēc apprecēšanās mācītājs pasniedz šņabi kā daļu no ceremonijas. Nu, domā skaļi. Nu jā, kāpēc ne? Pāgai, tur tagad ir tas svētais ūdens, ne? Čečenijā? Nē, vispār baznīcās tad uzlai virsā svētu ūdeni. Kāds tāpēc ir tur šņabi? Acīt rāp kādu izskalonu. Nē, pāgai. Līvurs priekšā. Čečenija, tas ir tā kā Krievijas gals. Es nemeklēju, kur tas ir. Tur ir it kā populārs tas dzēriens. Bāc. Nu? Es tas vairāk, ka jā, bet kaut gan it kā baznīca tur tā kā nelieto, bet vīni tāpat dzert, tas tur čalvais paidīgi. Vīns ir Jēzu un asinis. Kāpēc nevar šņabu dzert asaras Jēzupa? Tā tad Jā! nepareizi tu izdomāji. Tas būs forši. Tev joprojām ir 4 pareizi un 7 nepareizi. Es varu vinnēt vēl? 4 un 7, jā. Nevar gan. Nākamais. Madagaskarā ir svētki, kuros izrok mirušos cilvēkus un dejo ar viņiem. Vai, jā. Es redzēju to multeni Madagaskarā. Jā, Tur bija kaut kas tāds. Nē, tas nav saistība nekāda ar to salu, bet, kā Kā? Tā ir tā sala? Madagaskarā. Es domāju, ka nē, jo padomāju, tā ir tradīcija. Ja? Vienā dienā? Jā. Ir tādi svētki vienkārši. Svētki. Un tā kā līdzi ņemt, nevis groziņu labu garīgo, bet savu vec. Jā, padomāju, vec ir vairāk, kad viņas paņemas čupā. Bet jūs varat vairāk. Tur māsīts ņem opi, tu ņem omi un... Ai, Dievs, nē, come on, izrakt ārā, tas ir, come on, vēl attaisīt to zarku, jā, tad vēl tārps notīrīt un blablabla, es domāju, ka ne, viņi stulbi, ja tā viņi dara. Tā tad nepareiz, tā ir īsta tradīcija. Jā,
Kā tāda? Jā, Arī šodien, vai pirms 1000 gadiem. bildes bija krāsains. Un jā, what the viņas fuck? ietina jaunā audumā, visi tīrs bez tārpiem, un tad dejo. Es redzēju bildi, kur viņus laiž pa augšu, tā kā tusiņos volejbola bumbu, zini. Piepušamās bumbas pa augšu. Tā viņus laiž. Labi, ka ar viņiem nelaiž. Nezinu, tas ir after party, varbūt. Oh, come on, tas ir tik creepy. Nākamais ir. Jaungvinējā ir tradīcija nogriezt sev pirkstu katru reizi, kad esi bērējis un sēro par mirušo. Nē, tā nav pirksti vairāk. Cik bērējis tu esi bijis? Es par sevi, es vienkārši domāju, nu, come on. Ja tu esi daudz bērnu ģimenes loceklis. Labi. Un ja visi tev nomirst, tev vairs nav locekli. Pirksti beigušies. Beigās paņem arī locekli. Nu, kā man tas ir absurds, ja tā ir. Pat tradīcijas jau neatpildā, ne? Mēs varam arī Nē, ledēt. tāpēc tie nav likumi, es šoreiz meklēju tradīcijas. Bļets. Viss spēle mainās. Man ne pie beigām. Oh my god. Tāpat es domāju, nu, it kā tu tur ziedot, varētu saprast, ja būtu, bet es domāju, ka tas ir stulbi, nē. Tātad nepareizi tā ir īsta tradīcija. Tagad es saprotu. Tātad Ķipa, cilvēki ar vājākiem nerviem aizgriežās, rekuri bilda. Ķipa viņi ziedo kaut ko. Tā kā, nu, viņš numir un es viņam atdodu. Piemiņ, jā, viss ir aizgājusi daļa no tavas dzīves. Tavs pirksta gals. Un tas cilvēks. Un es zaudēju, man liekas, vai ne? Nē, vēl var. Mhm. Nākamais. Krievijā ir tradīcija, ka precētas sievietes nedrīkst sēdēt auto priekšējā sēdeklī, ja to vada viņas vīrs. Tas arī Latvijā novērots. Priekšā sēž suns, bet nu, man arī izdomāt. Man nav izko komentāru. Tas ir absurds, nu, come on. Kas tā ir tradīcija? Mans vecs tēvs nevada savu sievu priekšā, ja viņi piederas tur vienreiz, tāpēc. Nē, tas ir. Drošākā vieta aizmugurē sēdeklī mož. Nā, drošāk vajadzēs šoferu. Aizmugurē sēdeklī. Nu, bet nē, tas ir izdomāts, jo mēs to esam redzējuši. Pareizi, es to izdomāju. Man es tāpat zaudēju. Bet viss tā dara, vai ne? Man nav sievas, nezinu. Tā, un pēdējais. Islama valstīs ir tradīcija iziet ielās un sist vienam otru ar ķēdēm, kurām ir piestiprinātas žiletes un naži. This is Sparta! Nē, Islama valstī. Bet tas bija Spartā, kā arī. Nezinu. Spartā sākumā. Nē, redzēju. Pagaid, vienkārši tā randumā? Nē, vienā dienā. Tas nav tā kā, tu ej pa Deviņos. ielu un vienkārši sit visu. Tas ir tradīcijas svētki, nu. Nē, rītā 9 no rīta, jāsagatavo ķēdi, tur ieļu ar VD 40. Ja ir tāda diena, un tu negribi piedalīties, labāk nevis darbu tajā dienā. Tas vienkārši pa ielu, tu netiks garām ķēdēm. Kā ķēdiem var žildes piestiprināt? Piemetim vai kā? Nezinu, izbāžu cauri tiem posmiem. Wow. Tas ir fucked up, nu. Es domāju, ka pēc šīs tradīcijas un pēc Spānijas tomātu cīņas viss tās vienādi ielas. Es domāju, nu. Pagaid, kurā valstīs bija? Islāms. Nu, tur ir viņi tā kā- Alāli. Tas bija Lādens traks, ja galīgi tu saka, ir tāda tradīcija. Un pareizi. Pievilku beigās. Bet tāpat zaudēju. Tātad tev ir 6 pareizas atbildes un 9 nepareizas. Tātad tu esi vinnējis šo skaisto, sulīgo, svaigi plūkto pieneni. Īstās vairs netik svaigi un netik. Tam, kas sasaukus eklēru garšu iekšā. Cerams, vai arī viņš pienens garšu. Kātiņš esot pats garšīgākais. Franču restorānos var pasūtīt šo te par labu naudu. Šitā pirmā pienena. Šokad. Pagājuši gadu arī ēdi. Nē, vispār ir kā. First milts. Vēl smilts. Bites pienens arādi? Bites? Bites. Bitei ir pienens? Jauns tarifs?
Nu, tie kukaiņi, vai te viņi nepārnec to medu? No piena nav arī? Ar piena nav medus. Uziet, patikšu. Ir. Kreč, garšo. Pēc medus. Nē, viņš ir tā tukša. Laikam, jau izzaga. Vienkārši pienens jau ir, bet bites vēl nav. Nē, viņi garšo tā kā maigi un smilšaini un kas, ka būs rūgtāk. Vismaz cits, kas es ēdis, bija rūgtāk. Nu labi, tad es ēdīšu eklēri. Labi. Un jūs pastāstiet, kādas jums ir dīvainas tradīcijas ģimenē. Ierakstiet komentāros un spiediet laiku. Un abonējiet. Čau! Čau!